ceļā uz ilgajām, garajām runātajām stundām, kas tur drīz notiks par vienu no autobusiem. Par viņu mēs šodien arī runāsim. Mēs sākumā jums parādīsim nelielu sižetiņu, kā tas viss tur notiks, nelielu video, kā tur liksim visu kaut ko, kā kārtosim, kā viss tur notiks. Un tagad es lēnām braukšu uz to lielo sižetiņu, par kuru es jums šodien rādu. Sākumā es iesaistīšos savā mašīnā. Glaunajā. Jā, glaunajā. Un tad braukšu. Iestājos pie sarkanās gaismas. Lai braukšu tālāk. Reku mans draugs. Piebraukšu tā, lai viņš var iekāpt automašīnā. Liekas, viņu vajag aizvest. Paldies, kad aizvedāt mani. Tagad mēs turpinām braukt. Un pēc tam mēs jums parādīsim, kā tas viss notiek. Paldies jums! Stop! Jāiet iekšā, jāpaņem barās. Tu paliec ārā, es tev viņus padošu. Lūdzu. Paldies, tagad nešam. Gatavs. Tagad tikai jāiznes viņus būs līdz tālienai. To mēs izdarīsim. Šoferīt vai braukt? Kas stāp mašīna tur priekšā braukt? Šī ir prezentācijā! Mēs prezentējam autobusu, jūs tagad visi skatītāji redzat. Šis nāk nevis no tiešraides, bet mēs to filmējam, lai pēc tam parādītu šo prezentāciju. Jūs noteikti to redzat. Tāpēc es jums parādīšu šo autobusu. Solaris jaunākais autobus ir vintage. Viņš ļoti ātri brauc un ir ļoti smuks. Tas ir mans mīļākais, tāpēc par viņu mēs arī taisam prezentāciju. Tajā prezentācijā tāpēc arī piedalos es. Lūk, jūs varat redzēt, kā viņš izskatās. Kā viņam ir vietas. Ļoti cietas un vienmēr ir uzpumpētas. Un no Rīgainas nākušas. Jā, visi šie detaļas ir nākušas no Rīgainas. Riepas tikai. Jā. Pēc detaļas arī ir riepas. Tāda izskatās Solaris aizmugurē. Redzat, tā ir brīnišķīgi, pat ar taksīs. Un krēsli, kur ir redzami no autobusa. Rīķīgi forši. Tad skatāmies nākamo daļu. Quick! Šādi izskatās. Solaris autobusa iekšienā tur viss ir gaišs, kā jau vienmēr. Viss ir sadegts ar lampām. Un tagad tā izskatās pati priekšu. Atkal ar taksīti! Tas ir mans mīļākais autobus Solaris. Skatoties to numuru, es labējos no jāredz. Labi ir nav. Jau paliek vakars un drīzāk paliks nakts, tāpēc paldies par skatīšanos! Es uz tādu baļos. Tā, viena te. Jā. Otra te. Tagad mēs drīkstam ielaist tikai personas, kuras drīkst ielaist. Paņem labāk kādu automašīnu. Te nevienu garām netiks. Un paņemšu vēl vienu. Tagad tikai pa vidu mēs pārbaudīsim kartītes.
Tagad kādu laiku mums jāpārbauda, ir jāskatās personām, kuras drīkst ienākt. Sveiki! Lūdzu, mana kartīte. Jā, viņš ir pazīstams. Tagad kādu laiku jāpagaida, kas cits atnāks. Dzirdi kādu? Jā, kāds nāk? Gaidīt, kur lūdzu. Jā, drīkst ienākt. Ei, pagaidiet. Jā. Tā kredītkarte ir ieplaisājusi, viņa neder. Mēs jums atdosim naudu, bet tādā gadījumā, ja mēs redzēsim, kā viņa ir ieplaisājusi, un jūs paskaidros, kādā veidā viņa ir ieplaisājusi. Jūs pašlaik tiekat vest citur, jo jūs netiekat ielaists. Jūs pašlaik par kredītkārtu viltošanu, es redzu, ka tā ir viltota. Un arī saplēsta bišķiņ. Par saplēšanu jūs neliks cietumā, bet par viltošanu jūs ieliks cietumā uz to laiku, kad beigsies prezentācija. Cik šēl, bet es gribēju redzēt prezentāciju. Bez ierunām. Jums ir jāiet uz cietumu. Es paskatīšos, kā jūs iesiet cietumā, un ja jūs... Labi. Viens ir iegājis cietumā, tad jāturpina un jāsēž cenīgdami un gaidīdami, bet pēc tam sāksies tāds interesants. Sveicināt, dāmas un kungi! Šodien es runāju par Solārijas bus. Dažas lietiņas tad bišķiņas sabruka. Bet tas nenozīmē, ka Solārijas bus ir viegli sabrūcināms. Tā ir milzīga roka, tai nepievērsiet uzmanību. Tāpēc es jau no šīm garajām runām noteikti aizmidinu dažus skatītājus, kas tur sēž, viens jau pagriezis muguru pret kameru, otrs vispār aizmidzis. Un trešā tur tantīčus noteikti neredzas viņai kaklu izspiežās par malu. Bet tas jau ir sīkums. Labāk klausoties manās runās. Manām viņa nebūs! Šo šašķiņ zināju. Šo čūdīgi pauji? Jā, pauja. Oi. Šas bija apakaļ. Jā, esmu stīpus. Oi. Kopā to. Jā, es esmu stīpus. Es pabīdītos. Jā. Nu, gan mans pūties bija stiprs. Jēj. Jā, viss automātiski salabojās. Kas ir zeglēm?